vispār ko tādu sagādāt ir iespējams? Džeka, lieta ir slēgta. Mums vajag miljonus puķes uz rītdienu. Nu labi, pasūtīt online mēs nevaram. Kādu vēl variantu? Botāniskais dārzs? Jā, martā, botāniskajā dārzā, pēc ziediem, vēl kaut kas. Labi. Tirgus? Būtu jau labi, bet nav jau sezonas, nebūs ziedi. Apbedīšanas biroji? Ok, slikta doma. Floristi? Florence! Taču šonakt manā pilī visi logi gaiši spīd. Gaidu tevi, mana mīļā palušī. Taču šonakt manā pilī. Nu, tā ir vienīgā vieta, kur mēs varam būt, varētu dabūt miljonus puķis. Gaidu tevi. Man liekas, šokolāds būtu vieglāk sadabūt. Labdien! Labdien! Sakiet, lūdzu, jums ir pieejami miljonus ziedi? Šodien? Piedodiet, puiši, gribētu teikt, ka jā, bet ne šodien. Kam jūs tik daudz vajadzēs? Jūs savam draudzenēm dāvināsiet? Nu, principā jā. Piedodiet, tik daudz ir jāpasūta iepriekš. Jūs atnācāt uz ziedu bāzi, nevis uz Holandas izsoļu namu. Labi, paldies. Paldies. Nu, lai veids atrast, tā. Paldies, viss labi. Jā. Čaļi, jūs neticēsiet, ko mēs atradām. Mēs atradām kaut ko. Kaut ko? Mums šurīt vajag nevis kaut ko, bet miljonus ziedu. Tieši tā, jūs tam neticēsiet. Nu, kas tad tas ir? Lada. Lada? Kāda lada? Lada, ziedu lada, tas ir kas neredzēts. Čeki, tā ir mūsu vienīgā cerība. Kur jūs esat? Andrej Ostas molā. Ja tas būtu iespējams, tad mēs labprāt katrai no jums uzdāvinātu miljonus ziedu pušķi. Šodien mēs godinām jūsu īpašajā dienā, lai no sirds pateiktos par to, ka padarāt katru mūsu dienu īpašu un pasauli skaistāku. Paldies, ka esat! Mēs, RTU studentu parlamenta vīrieši, novēlam jums maģisku sieviešu dienu. Visi logi gaiši spīd. Gaidu tevi. Mana mīļā palušī. Taču šonakt manā pilī